Vai šobrīd ir finanšu krīze? Droši vien, ka šo jautājumu uzdod visi, vai tie ir pilnīgi iesācēji finanšu tirgos, jau pieredzējuši analītiķi un investori, vai arī centrālu banku vadītāji un ekonomikas politikas veidotāji. Un, lai šo jautājumu atbildētu, es izdarīšu kaut ko pavisam vienkāršu. Es apskatīšos akciju cenas, vēsturiskās akciju indeksa cenas pēdējos 11 gados un paskatīsimies, kā šis kritums uz šo brīdi, es uzsveru uz šo brīdi, izstāsta kontekstā ar iepriekšējiem lielākiem vai mazākiem kritumiem. Tāpēc bez laikvārdības skatāmies, kas noticis vēsturē un ko mēs varam no tā izsecināt priekš šodienas. Tātad mēs esam atvēruši S&P 500 nedēļas grafiku un mēs varam viņu atvērt kopš kādas, 2007. gada. Ja mēs viņu redzam kopš 2007. gada, tad viņš izskatās apmēram šādi. 2007. gada sākumā, 2007. gada vidū bija lielais globālais finanšu un nekustamo īpašumu burbulis. S&P 500 maksāja 1600. Un šobrīd viņš vēl gada sākumā maksāja 6000, tagad nokrītot jau vairāk kā pa 10% uz 5300. Un kas tad līdz šim ir noticis? Kā redzams, šobrīd akciju indeks ir nokrities no vēsturiskā 6160 vienu brīdi līdz 4800, bet pēc tam jau tas atkāpās uz 5200. Tāpēc, marts un aprīlis bija tāds turbulents un katrā ziņā priekš vēsturiskā skatpunkta sava neliela korekcija 10–15% apmērā tas ir. Jautājums ir, vai tas ir daudz? Tad paskatīsimies uz to, kas ir noticis iepriekš. Iepriekš tirgus korekcija notika 2022. gadā. Šajā 2022. gadā, kad akciju indeks samazinājās no 4800 2021. gada beigās, sasniedzot zemāko punktu 2022. gada oktobra beigās. Šajā gada laikā sākās karš Ukrainā, notika milzīgs izēvielu cenu kāpums, pilnīgs ekonomiskais sasalums starp Krieviju, Eiropu un Ameriku, kā arī visā pasaulē bija augsta inflācija, kas nozīmē, ka visas centrālās bankas ievērojami kāpināja savus procentu likmes, kas bija slikti priekš visa veida riskantākiem aktīviem. Vai tas bija akcijas, vai tas bija kriptovalūtas, vai vēl kas cits. Un līdz ar to loģiski, ka akcijas tajā laikā nokrīt. Cik tas kritums bija, tas ir arī kaut kādi nepilni pie 20%, ja nemaldos salīdzinoši. Tas arī nokritās diezgan, es teikšu tā, vidēji priekš vēsturiskiem standartiem. Šis kritums bija daudz dramatiskāks tehnoloģiju kompānijām, jeb Nasdaq indeksam, bet to es šeit neslīdzināšu. Tas tik tā, lai, kā saka, ilustrētu manu domu. Tas tā kā tas bija vēlais 21, tagad bija agrais 25, tā kā 3 gadi pagājis starp pāris iepriekšējām korekcijām. Un gadu iepriekš bija Covid, kad akciju cenas sasniedz rekordu marta sākumā, un februāra sākumā, ja precīzi, sasniedzot 3400 un jau mēnešu pusotra laikā nokrītot līdz 2200. Šajā laikā bija straujākie vienas dienas un nedēļu kāpumi kopš 1929. gada. Tas viss beidzās šeit, kad sākās bezprecedenta monetārā stimulācija visā pasaulē, kas atdeva iepriekšējo kritumu tikai pāris mēnešu laikā un deva pilnīgi jaunu akciju cenu kāpumu. Te gan var vienmēr diskutēt par to, cik šis kritums ir bijis pamatā iepriekšējiem kāpumam, bet šis nebūs tāds teoretisks video, šis vienkārši būs vēsturiskais skatījums uz šo visu. Labi, bet tā kā iepriekšējā korekcija bija 20. gada sākumā. Vai 2018. gada beigas mēs varam uzskatīt par baigo korekciju, es nezinu. Tā kā te no oktobra līdz decembra beigām bija tāds 10% kritums, kas, protams, kā parasti bija iemesls, kur iemesls bija sagaidāmais procentu likuma kāpums, tirdzniecības attiecības ar Ķīnu un ASV un pārvērtētās tehnoloģiju kompāniju akcijas. Tā kā, tas scenārijs pēdējos 6–7 gadus pilnībā nemainās, bet, nezinu, es neuzskatīšu šo par kritumu. Un arī 2015. gadā, ja mēs tagad patinām to bildi tālāk, es nevaru teikt, ka kritums no 1130 līdz 1900 būtu kaut kas ievērības cienīgs. Tas tāds sagaidāms kritums, bet,
to uz vēsturiskā fona vienkārši uztvert kā normālu svārstīgumu. Un tā kā faktiski kopš 2018. gada janvārī arī tas tāds mazs kritums, viņš arī bija no janvāra līdz martam un pēc tam atkāp atpakaļ. Tā kā faktiski kopš 2011. gada te bija tāda interesantāka situācija. Tas akciju cenas ir gājuši stabili kā bulta, līdz 2018. gadam. Te bija neliels kritums, kad bija tas diezgan tāds karas diskusijas par ASV parādu krīzi, bet arī viņš bija, un tajā laikā vēl bija Eirozonas parādu krīze, bet arī tas kritums bija cik no 1360 līdz 1100, tas apmēram 10% kritums. Par to vispār vēsturiski nevajadzētu iespringt. Tā kā šeit mēs redzam, ka šis akciju tirgus sākās. Akciju tirgus kāpums sākās, un sākās viņš pēc 2007. līdz 2009. gada kritumam, kad te sāka iet pa pieskaru ASV nekustamo īpašumu tirgus, kam pa pieskaru līdz aizgāja ASV finanšu sektors, kas 15. ja nemaldos septembrī 2008. gadā gan arī aizrausē līdz visas pasaules finanšu sektoru. Mēs redzējām no tā Parīzes bankrotu un sev sekojošo recesiju ar glābšanām un vispārējo. Bet šeit gan bija finanšu krīze, un šeit bija ekonomikas krīze un recesija. Šis bija tas laiks, kad visādi varēja notikt. Tā kā tas 7. gada beigas līdz 9. gada sākums tiešām bija pamatīgs akciju kritums, un arī akcijas krita no 1600 līdz 600, un te vismaz ir tāds pieklājīgs kritums. Un faktiski, kopš tā laika, kopš 2009. gada sākuma, es neuzskatu šos 10% vai šeit 11. gadā vai 10% 15. gadā, bet pāris mēnešos kaut kas nokrita kaut kādiem īpašiem kritumiem. Faktiski, te varēja uzlikt lineāli, un akciju cenas pieaug no tiem pašiem 600 līdz 3000, nepilns 5 reizes piekāp līdz 18. gada beigām, Kad te viens bija mini kritums, un tad jau sākās akciju cenas jau tādas turbulentākas. Ko es tev varu tā pateikt uz visu šī fona? Uz visu šī fona pašreizējais situācija, kur mēs atrodamies šeit, vēl pagaidām nekas nav. Kā es arī teicu iepriekšējos video, vai mēs esam krīzē, vēl mēs to nevaram pateikt. Jo šeit ir tā īpatnē lieta, ka šī krīze būtībā tika mākslīgi radīta, apzināti vai neapzināti, bet no Donalda Trumpa puses, jo viņš izdomāja tirzniecības tarifus, viņš izdomāja saraut vai vismaz sarežģīt attiecības ar saviem galvenajiem ekonomikas partneriem, un tagad viņš sāk atklāti strīdēties ar savu centrālās bankas vadītāju. Respektīvi, viņš dara visu iespējamo, lai šo fenomenālo kāpumu, kas sekoja kopš 22. gada beigām, kad akcijas pieaug no 3,5 līdz 6000 ir pasliktināti. Ja viņam nekas nebūtu bijis jādara un akciju cenas, es domāju, būtu bijušas stabils un nekas tur nebūtu noticis. Bet, tā Donalds Trumps to izdarīja. Un kā tas pagriezīsies, es nemēģināšu par to spriest. Bet, jūs redzējāt paši iepriekš, kad faktiski kopš 2009. gada, kad sākās šis apskats posms, vienu krīzi varētu nosaukt par iespaidīgu, tā bija Covid krīze. Iepriekš bija tādas nelielas korekcijas un vēl par kaut kādu tādu lielu, priekš finanšu tirgiem tādu vērā ņemam notikumu varēja teikt, tas bija 2022. gads, kad bija pirmo reizi pie ilgiem gadiem augsta inflācija un centrālās bankas nevis beidz printēt naudu, nevis turpināja printēt naudu, kā lielā mērā, ja viņas darīja visu šo laiku, izņemot 18. gadu beigas 19. gadu, kad viņas tā monetāro politiku pārtrauc tik agresīvu un šeit turpināja 20. 21. gadā. Tad šeit bija tas laiks, kad tās procentu likmes normalizējās līdz tādiem vēsturiski saprātīgiem līmeņiem. Tā kā, kopš 2009. gada es teiktu tikai 20. gads un 22. gads ir bijis tāds interesants notikums. Visi pārējais ir bijuši dzīves akciju tirgiem un visiem riska aktīviem. Un vai viena cilvēka mākslīgi radīta krīze kaut ko nozīmēs? Pagaidām vēl ne, bet pastīsimies, kā tas ies tālāk. Un statistiski, ko mēs varam sagaidīt, ik pa pāris gadiem ir vienmēr korekcijas, bet finanšu krīze, tāda nopietna finanšu krīze kā 2009. gadā nav bijusi, jo Covid krīze tika apturēta, jo būtībā arī viņi sākās no tā, kad viss mākslīgi ierobežoja un aizvēra visu ekonomisko aktivitāti, kuru pēc tam atdzīvinot viņš aizgāja iepriekšējā līmenī, jo vienkārši, ja to viņi aizslēdz ciet, viņi atgriežās un iepriekšējais kritums tika, iepriekšējais kritums vienkārši tika novērsts, un 22. gadā tik slikti arī nemaz nebija un no tās inflācijas izdevās izvairīties. Tāpēc redzēsim, ko dos nākotne, bet pagaidām mēs redzam, ka mēs neesam ne tuvu nekādā krīzē. Varbūt būsim, varbūt nebūsim, bet to mēs spriedīsim mazliet vēlāk. Katrā ziņā
parādījums, kā mēs izskatījāmies pēdējos 15 gadus kopš 2009. gada. Ceru, ka patiks šis video un šis apskats.